Apskatīsim tēmu jaukta skaitļa reizināšana ar veselo skaitli. Iedomājies, ka 3 draugiem katram ir 2,5 konfektes. Kā mēs varētu aprēķināt, cik konfektes ir kopā? Vispirms reizinām ar 3, tās 2 veselās konfektes. Tas dod mums 6 konfektes. Tad ar 3 reizinām pusi konfektes. Tas, savukārt, ir 3 konfekšu puses, jeb 1 vesela un puse konfektes. Un saskaitot kopā ir 7,5 konfektes. Bet šādi izskatās matemātiskais aprēķins un burvība tajā, ka mums nav jāzīmē konfektes, āboli vai ziloņi, lai tos saskaitītu, mēs vienkārši rēķinām ar cipariem. Atceries, tas cik reizes saucējs ietilpst skaitītājā ir veselie, bet atlikums ir daļas. Piemēram, mums ir 1 vesela un 2 sestdaļas picas, un mēs gribam tās reizināt ar 4. Mēs atkal sākam ar veselajām picas daļām un reizinām ar 4, un tāpat reizinām skaitītāju ar 4, cik sanāca, turpini skatīties, kad būsi gatavs. Bet 8/6 ir daudz daļu un ir neīstā daļa, kā to pārveidot īstajā. Tas ir viegli, mēs vienkārši skaitām, cik reizes 6, kas ir mūsu saucējs, jeb cik daļu veido 1 veselu, ietilpst 8. Tas ir 1 sešinieks un 2 atlikumā. Iznākums ir 5 veselas un 2 sestās daļas picas. Ērtības labad, reizinot jauktu skaitli ar veselo, mēs varam saīsināt šo izteiksmi, lai mazinātu skaitļus, ar kuriem mums jādarbojas. Piemēram, reizinot 2 veselus un 8/15 ar 5. Mēs reizinām 2 veselos ar 5 un ar 5 reizinām skaitītāju, ērtības labad saīsināsim reizinātāju ar saucēju, un redzam, ka reizinātājs ietilpst saucējā 3 reizes, tādēļ reizinātāju saīsinām uz 1, bet saucēju uz 3. Kāds iznākums? Turpini skatīties, tiklīdz būsi izrēķinājis. Iznākums ir 10 veseli un 8 trešdaļas, ko mēs pārveidojam īstajās daļās, proti, saucēju dalām ar skaitītāju un summējot mums ir 12 veseli un 2 trešdaļas. Volā! Tik vienkārši!